Pēc sestdienas autokrosa cīņām nākamajā dienā turpat mūsu trasē devās folkreiz braucēji. Viņiem tur norisinājās vasaras kausa pēdējais posms, uz kuru galvenā laureāta titulu matemātiski pretendēja 5 sportisti. Raivis Riekstiņš un Renārs Eiķis gan pēc punktiem bija tālu priekšā citiem. Viņu savstarpējo dueli gaidījām arī finālā, taču jau pēc pēdējā priekšbrauciena uzvarētājs visas vasaras sezonā bija skaidrs. Riekstiņš pēdējā kvalifikācijas braucienā izstājās ar motoru defektu. Tādējādi Eiķim atlika vien finālā izbraukt uz starta. Finišs varēja būt jebkāds, taču kārotais tituls bija rokā. Pretinieku Renāram netrūka. Tādu pašu dominanci savās kvalifikācijas grupās bija uzrādījuši vēl 3 sportisti. Agrāko gadu zvaigzne Artūrs Vecgailis, amatieru autokrosā rūdītais Edijs Sloka un alažādrais juniors Rudolfs Bogens. Pēc papildu nosacījumiem pirmo startu vietu izvēlējās Bogens. Tieši viņš finālā aizbrauc kā pirmais, turklāt pirmā apļa burzmā ar nolaustu riteni izstājās Eiķis. Tādējādi Bogenam atlika gūt pelnīto uzvaru. Diemžēl 2 apļus pirms finiša pārliecinošajam līderim nācās izstāties aprautas puses dēļ. Vadībā nonāca Edijs Sloka, viņš arī finišēja pirmais. 2. Artūrs Vecgailis, 3. Ainārs Kučinskis. Pēc sacīkstes gan Bogena auto iegādājās Edvīns Vanzovičs, kā nekā šis auto bija Vanzovičs iepriekšējais kaujas zirgs, bet Bogens, lai nepaliktu bez auto, no Henrija Grūbes atpirks savējo reiz izmantotu auto. Tātad folkreisā pirkšanas un pārdošanas procesi notiek ik sacīksti, un šis posms nebija izņēmums. Starp citu, todien savus iebraucienus aizdīja arī autokrosa braucēji, visdažādākās salona auto klases apvienojot vienā. Te uzvarētājs Jānis Vanaks, aiz viņu šoreiz Toms Ziedāns.